Es pagājušā nedēļā devu prognozes dažādām monētām bullrunā. Jā, ir jāsaprot viena lieta, ka bullrunā augstākā cena vienmēr katrai monētai noturēsies ļoti īsu brīdi. Ļoti īsu brīdi, jā, un ļoti gudri būs tie cilvēki, kuri paspēs pārdot. Ja, lūk, un es arī izteicu tādu prognozi, ka monētai Blur es paredzu $3,5. Tas ir kaut kādi 15, 17 tiksi no šodienas. Ja. Kas tad ir monēta Blur? Blur monēta ir šobrīd lielākā NFT marketplace monēta. Ja, un mēs zinām, ka NFT sektors tagad ir pilnīgā pakaļā. Tur nekas nenotiek. Ja. Un tieši tāpēc tajā brīdī, kad sektors vai nozare vēl nav sākusi augt, tajā brīdī vislabākais brīdis tur ieguldīt. Ja? Un es esmu pārliecināts, ka NFT sezona arī kaut kāda būs. Ja? Visticamāk pēc tam, kad aizies bitcoins augšā, pēc tam altcoin, pēc tam NFT visticamāk. Ja? Protams, garantēt nevar. Ja? Monētai šobrīd ir vairāk kā gandrīz 60% apritē. Monēta ir piesaistījusi pietiekami labu fondu finansējumu. Ja? Viņu īpašnieks Pacmans ir zināms cilvēks, kurš ir veidojis dažādas monētas, arī Blast, ja, veiksmīgi uztaisījis šīs airdrop kampaņas, ja, un viņi plāno Uniswap integrāciju iekšā Blurā, ja, tā kā ļoti daudz tādu pozitīvu momentu, ja, un ticību šim izstrādātājiem, kas to ir veidojis. Ja. Un tāpēc es redzu šajā monētā pietiekami lielu potenciālu un turu savā portfelī, bet tas, protams, nav nekāds finanšu padoms, ja, jūs, protams, kad dariet katrs pēc saviem ieskatiem, lai izdodas.